Kolēģi, bet tīri pēc faktiem. 1. datumā mēs ar jums iesniedzam pieprasījumu satiksmes ministram Briškina kungam 1. datumā dienas 1. pusē. Dienas 2. pusē Briškina kungs jau ir apturējis šo reformu un pieņēmis diezgan atbildīgu lēmumu. Tāpēc es uzskatu, ka tā vai citādi mūsu pieprasījums ar apvienotu sarakstu ir devis savu rezultātu. Par to atkal vēlreiz milzīgs paldies kolēģim, kas atbalstīja, neiebilsta, ka viņš iet uz priekšu, un par to, ka kolēģi ir bijuši starp tiem, kas ir parakstījuši. Vakardiena Briškina kungs, paldies progresīviem, ir bijis pie mums frakcija, kas manā skatījumā ir ļoti tāda, respektējama rīcība no ministra kunga. Viņš ir atnācis, lai pilnīgi 1,5 stundas laika atskaitīties par to, pie kā viņš ir vainīgs, pie kā viņš nav vainīgs un kā viņš redz šo situāciju. Es uz dotu momentu uzskatu, ka iespēja viņām pastāv par to, ka viņš var saglabāt Latvijas pastu. Viņš ir devis savu vārdu, viņš ir devis to publiski. Es domāju, ka progresīvu reitings vienkārši pārstās eksistēt, ja ministrs tam metāsies ar saviem solījumiem, bet viņš publiski ir teicis, ka tālāk reforma neturpināsies. Viņš publiski ir apgalvojis, ka viņš izdarīs absolūti visu, lai saglabātu to skaitu, kas uz dotu momentu ir. Viņš atradīs gan papildus finansējumu, gan izdarīs visu iespējamu, lai esoša valde pārstātu tik ātrā tempā izsaimniekot Latvijas pasta budžetu. Mēs viņam uzprasījām, kāpēc viņš nevar atbrīvot arī valdi, jo manā skatījumā ne tikai padome tur pie vainas, tur absolūti viss tā kompānija. Viņš teica, ka tas pagaidām nav iespējams dēļ tā, ka ir kaut kādas juridiskas kolīzijas, kas neļauj to izdarīt ātrāk par septembra mēnesi. Es ļoti ceru, ka progresīvie izdarīs absolūti visu, lai konkrēta valde pamestu savu darba vietu. Viņi ir vainīgi, viņi ir, tā teikt, neatbilstoši savam amatam. Un uz dotu momentu es domāju, ka mums jāizdara pilnīgi visu, lai būtu jauna padome, kur atlasīs jaunu valdi. Tas būs juridiski absolūti korekti, manā skatījumā. Tur jau citu jautājumu nav. Pie tām izraisa lielu jautājumu esošas valdes priekšsēdētājas bijusi darba vieta. Daži labi var pateikt, ka tas ir priekšrocība. Manā skatījumā viņas iepriekšējais amats, vadošais Omniva, par kaut ko runā. Te nav tā, ka mēs paņēmām no konkurenta dižu darbinieku, kurš tagad palīdzēs mums attīstīties. Paņēmām, palīdzēja. Manā skatījumā viņa vairāk strādā uz konkurentiem, nevis uz mums. Un uz dotu momentu, manā skatījumā, viņai palikt amatā pie nosacījuma, ka mēs zinām, ka iepriekšējā darba vieta ir pie vislielākiem konkurentiem pie Omnivas, un tas nav pieļaujami progresīvie. Es domāju, ka arī no tīras un pareizas valsts pārvaldības prakses tās nav pareizi. Tāpēc vēlreiz progresīviem paldies par attieksmi, Briškina kungam paldies par attieksmi. Uzskatu, ka pieprasījums ir pilnīgi apmierināts. Redzēsim, ka šis jautājums attīstīsies tālāk un nedod Dievs progresīvi, jūs neturēsiet savu vārdu un Latvijas pasta turpinās klapēt ciet savas struktūra vienības. Tas gan būs ļoti slikts stāsts priekš jums, un mēs pastrādāsim, tā cītīgi pastrādāsim, lai par šito stāstu, tāpat kā arī par visiem pārējiem, zinātu pilnīgi visa sabiedrība un neaizmirstu līdz vēlēšanām. Paldies, kolēģi!